Eksperimenta jubilejas konkursa tūri visā Latvijā turpinās. Šodien ielūkosimies Latgales reģiona pusfinālā. Dienas grāmatā redzēsiet, kuri ir zinošākie Latgales jaunieši, kura uzdevuma laikā pat līdzjutēji aizturēja elpu un kura komanda izcīnīja ceļazīmi uz lielo spēles finālu, ko redzēsiet kanālā LNT 23. maijā. Aprīļa vidū Rēzeknes augstskolā notika Latvenergo koncerna erudīcijas konkursa eksperiments Latgales reģiona atlases kārta. Tajā piedalījās 5 fizikā spēcīgākās komandas no Zilo ezeru zemes Latgales. Iepazīsimies! Līvānu 2. vidusskolas komanda Lūmeni, viņu konsultante un lielākais atbalsts Taisija Grabļevska. Mēs esam atbraukuši no Līvānu 2. vidusskolas un, protams, mēs atbraucam, lai uzvarētu. Lumēni ir mērvienība, ar kuru var noteikt gaismas plūsmas stiprumu. Mēs izvēlējāmies tieši šādu nosaukumu, jo mēs esam dzīvespriecīgi un aktīvi. Mums veiksmi nesīs mūsu prāts. Mums veiksmi nesīs mūsu aktivitāte. Mūsu veiksmi nesīs mūsu draudzība. Mūsu veiksmi nesīs līdzjūtēji. Mūsu veiksmi nesīs skolotāja. Mūsu konkurentiem mēs novēlam, lai viņi aizmirstu formulas. Mēs uzvarēsim! Nautrānu vidusskolas komanda Omiņi, komandas konsultanti smaidīgā skolotāja Inguna Pašāne. Viss šis konkurss ir būtībā par elektrību, un mēs izvēlējāmies tādu nosaukumu, jo tas apzīmē pretestības. Tā ir pretestības mērvienība. Mums liekas, ka mūsu komandā gudrākā ir Sandra. Viņa ļoti labi zina formulas. Viņa labi sanāk reikināt, un viņa mūs visus atbalsta. Armans var saslēgt ātri paralēlo slēgumu. Ruta ātri reikina. Santa ieguva fizikas olimpiādē 1. vietu. Kristīne ir ļoti labs cilvēks un atbalsta visus. Visus mīdina. Es darīšu visus, kas manos spēkos, bet reikinās komanda. No Aglonas uz konkursa pusfinālu ieradās 2 komandas, un viena no tām Aglonas vidusskolas gudrie un zinošie Oppenheimeri, komandas stingrais un drošais balsts, konsultants un skolotājs Edgars Kudiņš. Mēs šeit piedalāmies, lai pārbaudītu, cik mēs labi varam izdarīt lietas, kas saistītas ar fiziku. Kristaps ir mūsu kapteinis, jo viņš ir kā mūsu talismans. Viņš mums tiešām nes to veiksmi. Un mēs kā piedalāmies katrā konkursā, tā sanāk vienkārši, ka viņš izceras ar savām vienkārši lieliskajām zināšanām. Mums veiksmi nesīs atbalstītāji. Mums veiksmi nesīs mūsu foršais skolotājs. Mums veiksmi nesīs zināšanās fizikā. Mums veiksmi nesīs mūsu kapteinis. Mums veiksmi nesīs mūsu jautrība. Veiksmi mums neviens nenesīs, veiksmi ir ar mums. Mēs zinām, ka mūsu konkurenti ir ļoti spēcīgi, bet šodien mēs novēlam viņiem mums turēt līdzi un sastādīt mums stipru konkurenci. Otra komanda, kura cīnījās par savas pilsētas un skolas godu, bija Aglonas vidusskolas Kepleris, skolotāja konsultante Rita Karpova. Mūsu komandā visgudrākā ir mūsu kapteine Aija, un mēs visi esam ļoti draudzīga un atraktīva komanda. Mūsu komanda ir ļoti izpalīdzīga, viņi vienmēr izpalīdz viens otram un vispār ļoti draudzīgi visi. Andrejs ir ļoti zinošs, Emīls ir ļoti atraktīvs, Raivis ir ļoti izpalīdzīgs, Kristiāna ir ļoti skaista, Sintija ir ļoti centīga. Nē, es nevarētu viena piedalīties eksperimentā, tāpēc, ka komandai pozitīvisma deva un man ļoti viņa pietrūkta, ja es te būtu viena pati. Saviem konkurentiem mēs novēlam labu attieksmi un veiksmi. No Daugavpils uz spēli ieradās zinošie un drosmīgie 220 volti. Viņu skolotāja un konsultante Olga Babiško. Mūsu komanda ir 220 volti. Mēs esam no Daugavpils 5. vidusskolas. Un mēs nolēmām piedalīties eksperimentā, jo gribējām palīdzēt mūsu skolotāju. Viņam piedāvāja piedalīties šajā konkursā, un mēs labprāt risinājām uzdevumus. Mēs uzzinājām daudz ko jaunu un gribam šodien pamēģināt uzvarēt. Tāpēc, ka mēs ļoti ilgi strādājām, un es domāju, ka mēs varam uzvarēt. Citām komandām mēs novēlam veiksmi, protams, arī jautru spēli, gūt kaut ko jaunu, uzzināt kaut ko jaunu, labi atbildēt uz jautājumiem arī. Mūsu komandai ir devīze, kas meklē, tas vienmēr atrod, jo mēs visu laiku kaut ko mēģinam, kaut ko strādājam un
visu laiku atrodam atbildes uz mūsu jautājumiem. Mums nekas nav ar kājām gaisā! Latgalieši ir apņēmības pilni pierādīt visai Latvijai, ka ir zinoši, stipri, erudīti, atraktīvi, viesmīlīgi, smaidīgi un gatavi uzvarai. Esiet sveicināti Latgalē! Un tāpat kā citās reģionālajās spēlēs, arī Latgales reģiona spēli vērtēja zinoša, stingra un kompetenta žūrija. Fizikas eksperts, skolotājs un konkursa eksperiments konsultants Aivars Eriņš, Latvenergo koncerna fizikas mācību portāla Fizmiks pārstāvis Kārlis Kravis, Latgales reģiona mentors, Latvijas Universitātes asociētais profesors Vjačeslavs Kaščējevs un akciju sabiedrības sadales tīkls Austrumu Releju nodaļas vadītājs Juris Veinšteins. Es jums pateikšu, kas ir fizika. Fizika nav tikai teorija. Fizika nav uzdevumi, ko tur sūta pa internetu vai pa pastu vai kā citādi ar baložiem nosūta. Ja? Fizikā visu izšķir eksperimenti. Jau 20. gadu pēc kārtas ik pavasaris spicākie Latvijas prāti pulcējas Latvenergo koncerna organizētajā erudīcijas spēlē Eksperiments, lai pierādītu, ka zināt ir stilīgi. Ik gadu konkursam piesakās vairāk nekā 150 komandu no daudzām Latvijas skolām. Pārvarējuši pirmo atlases kārtu neklātienē, spicākie prāti satiekas reģionālajās atlasēs, un tikai paši zinošākie saņem iespēju piedalīties spēles lielajā finālā. Šogad konkursam pieteicās 166 komandas no visas Latvijas, taču tikai 5 gudrākās, stiprākās, zinošākās un drosmīgākās tikās 6 reģionālajos pusfinālos. Katrā no konkursa reģionālajiem pusfināliem jauniešiem bija jāliek lietā zināšanas, drosme, prasme strādāt komandā un kopā jāpieveic 5 dažādas sarežģītības uzdevumi. Cik viņam ir? Vēl mēs vajadzētu tikai iepazīstieties ar nodēļumiem. Tātad otrā uzdevuma otro daļu jau ir izpildījušas 4 komandas, vēl tikai viena komanda Kepleri pilda, bet viņiem vēl ir vesela minūte, nepilna minūte, bet skatīsimies, vēl laiks ir. Trešais uzdevums – eksperiments. Katrai komandai tika doti dažādi uzdevumam nepieciešamie rekvizīti – pamatne, alumīnijas stieples, puldzīte, baterijas, savienotāja vadi, metāla riņķis uz kociņu, piespraudas, nagliņas un līmlente. Uzdevums bija izveidot elektrospēli, kurā ar metāla riņķīti ir jāiziet izlocītās stieples ceļš, pēc iespējas mazāk reižu pieskaroties stieplei. Kad pieskaras stieplei, tad jāiedegas lampiņai. Un sākam Fizmiks eksperimentu. Šito pagaidām izlās ārā, tāpēc tā vajadzēs viņu spēļ. Kāpēc toreiz deg? Es nesaprotu. Tuvāk pielaist pie lampiņas, cik nevar. Mums tagad viņi ir jāspēs spiežot kopā. Viņi strādā. Viņi strādā, spēlē strādā. Strādā? Jā, visi strādā. Nemaz Sintīnu kārtu. Ņemam nost. Vajadzēs. Nora, pasaki, kāpēc tu esi deliģēta veikt šo uzdevumu tātad? Tāpēc, ka man vismazāk rokas trīc, laikam. Superīgi ir, ka visām komandām spēlīt izskatās pareizi uztaisīt. Tas ir aplauss viņiem noteikti. Steigties nevajag. Visi zālē ievilkuši elpu. Un Oppenheimer 3 reizes pieskārās stieplē, taču kamēr komandas pildīja uzdevumu, skatītāji zālē teju neelpoja no līdzjūšanas un satraukuma. Pat nezinu, negribās komentēt. Nu ko, visas komandas vairāk vai mazāk ir tikušas veiksmīgi galā ar pirmiem 4 uzdevumiem. Priekšā mums ir noslēdzošais 5. un, kā iepriekšējās spēlēs pierādījies, iespējams visatbildīgākais. Tāpēc tagad ir jākoncentrējās un jāgatavojas tam. Atslābt nedrīkst nekādā gadījumā. Tātad gatavojamies 5. uzdevumam.
Arī šis uzdevums sastāvēja no aprēķinu daļas un praktiskās daļas. Izmantojot dotos darba piederumus, dalībniekiem bija jānosaka, cik smagu kravu var iekraut plostā, lai tas nenogrimtu ūdenī. Aiziet, sākam, un aplausi no skatītājiem. Ko spiediens darīsi tālāk? Otrā daļa šim uzdevumam. Nosvērsim, cik smagu kravu tad jūsu plosts nes. Latgales komandas ar visiem uzdevumiem godam tika galā, un spēles noslēgumā visi dalībnieki saņēma sadarbības partneru sarūpētas pārsteiguma dāvanas. Latgales reģiona jaunieši, paldies jums par izturību, zinātkāri un spēju saskatīt fizikā to, ko citi neredz vai arī negrib redzēt. Un esmu pārliecināta, ka konkursā iegūtās zināšanas jums ikvienam noderēs ne tikai sadzīvē, bet palīdzēs arī profesionālā izaugsmē. Katru reizi man priecē konkursa eksperiments, ka jūsu komandu nosaukumi vienmēr ir tādā vai citā veidā saistīti ar fiziku un fiziķiem, kuri ir atstājuši savas pēdas vai mērvienību nosaukumiem. Tā kā katru reizi komandu nosaukumi liek atcerēties par kaut ko no fizikas. Tas, ko es no skolas tā arī nezināju, un ko šodien mans kolēģis Aivars Eriņš man pa starpbrīdi paskaidroja, to, kāda ir starptautiskās sistēmas gaismas plūsmas mērvienība. Un tie ir lūmeni. Uzvarētāji Latgales ir lūmeni. Uzvar! Latgales reģionā neticami ar faktu, ka viņiem tika noņemti vēl 2 punkti pēdējā tādā izvērtēšanas posmā. Noslēgumā Līvānu komandai tikai ar 2 punktu pārsvaru izdevās pārspēt sīvākos konkurentus Aglonas vidusskolas komandu Oppenheimer un kvalificēties nākamajam posmam un cīņai ar citu reģionu komandām par ceļojumu uz Rodas salu Grieķijā. Protams, mēs esam ļoti priecīgi, un mēs pat bijām šokā pirmās 2 sekundes laikam, jo mēs neticējām, ka mēs vinēsim, jo mums bija kļūdas, un mēs cerējām uz to, ka mums būs kaut kāda vieta, bet ne pirmā. Spēle bija ļoti interesanta. Mums viss veicās, mēs cerējām, ka viss sanāks, jo gatavojāmies ļoti cieši. Visus vakarus skolā palikām ļoti ilgi. Nebija laika uz mājām atnākt. Nepāēst mājas darbi un viss. Protams, mēs centīsimies tālāk tā darboties un strādāt, jo, ja mums šeit sanāca to izdarīt, tad laikam finālā arī sanāks. Es ceru uz viņam spēku, jā, tāpēc, ka viņi ir gudri. Viņi ir spēcīgi, viņa ir komanda, viņi prot spēlēt, viņi prot strādāt. Es gribu viņiem novēlēt tur Rīgā, jā, fināla izturību, draudzība sajūtu, un lai viņi atceras visu to, kā dabūt skolā vai šodien, vai tiem savā dzīvē. Es domāju, ka tiem viņiem palīdzēs. Arī Latgales reģiona mentors ir pārliecināts, ka Lūmeni finālā būs īsta konkurence Golfboys komandai no Zemgales, Nos no Kurzemes un Vegā Boss no Vidzemes. Domāju, ka Lūmenam veiksies labi. Viņi izskatās pārliecināti par sevi un ar labu gatavošanos un vēl mazliet veiksmi. Es domāju, viņiem ir ļoti labas izredzes finālā. Kuras būs erudītākās galvaspilsētas un Rīgas reģiona komandas? Kādas emocijas un rezultātus nesīs atlikušie 2 pusfināli Rīgā? Uzzināsiet jau nākamajās konkursa eksperiments dienas grāmatās Rīga un Rīgas reģions. Saturaties!